Čau visiem! Kā sapratāt pēc virsraksta, šodien būs video par kvadrciklu CFK 450. Nav nekas tur baigais zvērīgs, bet vismaz kaut kas pagaidām. Ir visu laiku jau kaut kādas ambīcijas, pēc tam jau kaut ko lielāku paņemt, viss peras līdzekļos. Tā kā šodien apkopīta. Ja kaut kam interesanti, laipni lūdzam, skatāmies. Ja nav interesanti, tad nav. Tad neko, tad gaidat kādus citus video, kas izies uz mana kanālā, kas saistīti varbūt ar darbu purvā, vai no rubrikas dzīve lauku viencētā kaut kādi video. Tā kā šodien kvadrā 8000 km un apkopīta pilna reduktoru. Eļļas maiņa, motora eļļas maiņa, izņemot gaisa filtru. Tā pa sīkumiem kaut ko pastāstīšu, kas pa to laiku bija, nebija, un tā kā aiziet. Pāriesim pa eļļītēm. Motora eļļīte man ir šitāda 1040 Castrols. Nezinu, kaut kā krita uz tādu izvēli, un visu laiku es viņam šitādu eļļu leju. Un pirmās apkopes tur bija viņam, kā ir pirmās tur pēc intervāla. Tagad es mainu eļļas pēc 1500. Es zinu, ka tie, kas tur ar kvadrām mauc, bet šitā kvadra nav tāda, ar kurām vajag maukt tur caur dubļiem, caur purviem, caur grāviem lekt. Tie tur maina pēc eļļas pēc katra izbraukuma. Man sanāk, ka šitas kvadriks ir tāds kā izklaides braucieniem, un vairāk viņš ir mans kā transports. Es braukāju uz darbu ar viņu, strādāju Gudras purvā un braukāju uz darbu. Nav, protams, tas lētākais variants, kā tikt līdz darbam, jo viņam ir diezgan liels patēriņš benzīna. Bet, ja pa lielam tā padomāt, ar viņu var tikt līdz pašam kā ekskavatoram dabraukt. Tātad, labi, runa nav par to, var muldēt ļoti ilgi un visu ko. Filtriņš šitāds, 152. modelītis, un diferenciāļos reduktoros, kā viņu sauc, šitāda eļļīte. Marka šitā, eļļa šitie nav šitās firmas, vienkārši ļoti ērta pudele, ar kuru var ļoti labi ērti ieliet, bet marka ir šitā, tur lejama eļļa man tur viņas daudz, tāpēc vienkārši tajā traukā esmu pārlaist. Tā, ar tām eļļām tā kā ir. Sāksim mēs no motora un filtra maiņu. Motora maiņu, eļļas maiņu un filtra maiņu. Tā, aiziet. Sāksim no tā, ka noliesim eļļu no motora. Motora karbas, kā viņš tur skaitās. 17 atslēdziņa, apakšā galviņa. Skrūvējam nost, kas mums te aizlausts kaut kāda plasmasa. Pusotra tūkstoša nobraukts, bet vienalga diezgan dzidra iet ārā tā eļļa. Tad pārslēgsimies tagad uz filtra maiņu.
tikām cauri. Tā, lūk, aļļu salējām. Nav tas ātrais process ar to mazo tekterīti liet, palēnītēm iet. Bet vajag iedarbināt. Pastrādā, pēc tam notiekās atkal eļļa nostājas un paskatīties, varbūt vēl vajadzēs daliet. Jā, varbūt jau varēs redzēt. Noskrējienu, jā, reku var redzēt. No augšas bišķi kaut kā tā liņķīti jau. 8045 kilometri. Tā, tagad iedarbināsim, lai bišķi parūc. Bišku pastāvēja, pēc tam pastrādāja, pēc tam vēl paskatīsimies līmeni, ka vajadzēs daliesim, ka nevajadzēs nedaliesim. Tā, tagad mums palika pārvados, reduktoros, diferenciāļos, tā šita tumšs nav neredzās. Tā, tad paņemšu lukturīti. Tā, lukturīti tā, reku. Ielējamais korkītis, tāds pats korkītis ir apakšā izlējamais. Nu, un aizmugurē arī tas pats variants. Neko. Izlējamais korkītis un tur apakšā kaut kur tā ielējamais un apakšā ir kaut kur tur nolējamais. Tur redzās vai neredzās. Tā ka tagad mainīsim eļļīti. Diferenciāļos, lai tā pareizi būtu pateikt. Diferenciāļos, reduktoros, kā kurš ko sauc. Tā, nu pa lielam pārvados, nepārvados, reduktoros vai diferenciāļos eļļa nomainīta, motorā nomainīta. Tā palika iziet ar špricīti. Šitā ar salidoliņu jāpasmērē šitā. Tādas vietiņas ir, kā viņas pareizi te nosaukt. Šeit 1, 2, 3, 4 un tur šajā te vietā 5, 6 špricītes vietiņas. Tā, un gaisa filtru paskatīties. Nomaiņai man nav nekā gaisa filtram, bet ja tikai paskatīties un izpūst ar kompresoru. Un tad viss būs. Pa lielam, ko es varu pateikt vispār par kvadrociklu. Tā, manā īpašumā viņš jau ir 2 gadi un 7 mēneši, laikam tā sanāk. Bamperīša šito es atsevišķi viņam pirku. Viņam stokā tur gāja pavisam citādāks, vienkārši tāda, kā pateiksim, šitā daļa. Tikai šitā daļa, šitā visa nav. Nu, šitā viņš izskatās tā bišķi brutālāks un diezgan skaistāks. Tāpat aizmugurē
Arī bumperīši viņam nebija stokā. Šitas pirkts atsevišķi. eBayā pirkts no Vācijas atveda kurjers. Kas te arī eBayā no Vācijas. Tā, kas vēl tā, riepiņas 8000 km. Tā, aizmugurējās riepiņas vēl ir ok, daudz maz. Bet priekšējās jau ir viss. Pa lielam mainīšu visas 4 tuvākajā laikā. Kādas vēl nezinu, skatīšos. Nu, kas vēl tāds ir viņam bijis, nekas tāds. Pa lielam neko nebiju nemainījis, ne siksnu viņam biju mainījis, neko. Pa lielam 8000 tikai degviela un eļļas maiņa. Neko nevaru pateikt. Relējiem bija problēma, kontakts bija slikts. Relējos tas tur tā, atradu pēc tam problēmu. Un rokturī biju salauzis. Biju apgāzis viņu, salauzis roceni, mainīju. Pa lielam viss. Neko es viņam nebiju darījis. Tā, un viņš man iet, jā, varbūt kaut kur te viņus, bet viņš man tāds kā darba zirgs. Mani vedā uz darbu, tas ir viens, un tādas kādi nepārāk bieži, bet citreiz tādi izklaides braucieni. Tur uz kanāla man ir pasenī tādi video. Ziemā sniegu šķūrēju ar viņu, un mašīnas piekabi pie viņa biju piemetis, tur arī īsajos video ir malciņu vedāju, zarus projām vedāju, nu tāds, ka traktora vietā diezgan tāds, kaut gan ir man traktors, bet ar šito daudz ērtāk. Nu, uz šitās nots noslēgsim šito video, ja ir kaut kādi jautājumi, rakstiet komentāros, ja patika, nepatika. Tā kā tā, tad visiem čau! Neaizmirstiet uzlikt īkšķīti, parakstīties uz kanālu. Lai visiem veicas ar čau!